vairāk kā 2000 gadi, tā vismaz mums tiek stāstīts, reliģija un visādas filozofijas un visādi virzieni pārvalda cilvēku prātus, garīgo aspektu, dvēseli, garu, tuvina tā saucami dievišķajiem. Bet ko mēs varam novērot riņķī? Kā cilvēki sociums un vispār ir vislielākā savā, var teikt, nokļuvuši, kādā vispār līdz šim ir būts, vismaz no tā, ko mēs varam novērot. Un tad jautājums, kāpēc tā? Tad sanāk, ka nestrādā tas viss, tas gara pārvaldība. Ar reliģiju taču to darījusi ir arī ar varu. Ar varu pārvaldīs cilvēku iekšējo dvēselisko. Ar garu piespieda sekot līdzi, un ir daudz sektas, daudz kustības, viss kaut kas ir. Bet kāpēc tas viss nestrādā? Un par šo šajā video. Es nezinu, kā jūs, bet man bieži ir bijis šāds jautājums. Es skatos uz to visu un nesaprotu. Kā tā? Kāpēc neviens to neredz? Kāpēc nesaprot to? Kā paliek arvien sliktāk? Kāds var teikt, ka cilvēki tāpēc, ka viņi atdalās no tā dievišķā, no dieva, no baznīcas, no reliģijas, tāpēc viņi tur grēko. Tad pagaidiet, jūs taču strādājat ar iekšējo dvēselisko dabu, jā? Kā var no tā atdalīties? Tas nav īsts, jo ja kaut kas ir īsts, viņš strādā. Viņš tiek nodots no paudzes paudzē. Cilvēkam ir kaut kāda iekšējā vērtības, ja kaut kāda tā kā struktūra, kas izpaužās. Un ārējais, kas tikai veido, tas var censties šo struktūru pamainīt, ietekmēt, izmainīt, bet pati daba, struktūra, viņa ir nemainīta. Tātad vai nu jūs ar šo struktūru vispār nestrādājat, viss ir virspusēji, vai arī nestrādā tie jūsu līdzekļi, ar kādiem jūs to dariet. Tad jāuzdod jautājums, vai vispār pareizajā virzienā viss notiek. Un teiksim, cik es tagad dziļi ieracies tajā visā, sapratis būtību, es tagad zinu, kur slēpjās visas tās problēmas cilvēciskā. Kur tas viss ir? Tas viss no paudzes paudze nododās un tikai apaug vēl resnāks, lielāks, un tad izpaužās tajā, ko mēs tagad varam piedzīvot. Un dabiskajā mehānismā ir iekārtots tas, lai tas neizplešās tā, lai nenorīja un neiznīcina visu sociumu, un notiek kari, kataklizmas, viss šitais pasākums, lai daļa šīs cilvēciskās būtnes neutralizētu tādā veidā. Un es to visu redzu. Tātad, principā, cilvēks sociums stāv uz vietas savā šajā izpratnē par šo dziļo garīgo būtību, kas tad ir tas gars, kur tad slēpjas visas tās problēmas. Joks ir tāds, ka visām kustībām, visām meditācijām, visiem virzieniem, arī visiem New Age'iem, visām reliģijām, visam zinātnē tā tālāk ir ļauts būt. Ir ļauts izplasties, par to runā, cilvēki braukā, meditē, bet tas notiek tikai tā iemesla dēļ, ka patiesībā tas īstenais darbs, kurā ir jāvirzās, tas īstenais, kur ir jāskatās, tur netiek virzīta uzmanība. Un tāpēc izmaiņas nenotiek. Viņas ir tāds virspusējas, muļāšanās. Tas ir apmēram labs salīdzinājums. Ja jums ir māja sapuvusi, mums ir sēnīte, mums tur pūst iekšā konstrukcija, karkas koka, pieņemsim. Tur ir iepernējusies trūde, sēne, viss tur ir galīgi, viss slikti. Un visu, ko mēs darām, mēs tikai no āras tur fasādīti krāsojam jaunus dēlīšus, liekam iekšpusē, mēs tur atkal krāsojam jaunu krāsu, veco noņemam, tur uzliekam tur kādus tur jaunu reģipsi vai kaut kādu dekoratīvo tur apmetumu vai dekoratīvo kādu sienu un tā tālāk. Un mēģinam neskatīties, nerisināt to problēmu, kas tad ir iekšpusē. Karkas viss pūst, un tas ir tikai laika jautājums, ka tā māja visa sabruks, jo karkus nopūs, nekā tur vairs nepaliks, un viņi visi vienkārši sagrūs. Cilvēciskajā sociumā ir tieši tas pats princips, un reliģijas un visi tie virzieni, viņi nerisina pamatproblēmu. Viņā neskatās, un tā pamatproblēma tur, kur viņa sēž. Viņa paliek sēdot, vai viņa tiek iekapsulēta, vai viņa pabīdās noiet maliņā, ļauj, lai izpaužās kaut kādā sociuma cilvēku daļā tas, ko viņi tur izpauž. Jo tas viņu neietekmē, viņa tā kā maliņā novēro. Un, kad tu to redzi, tu to saproti, tāpēc, ka tu ar to strādā, tu beidzot esi nokļuvis līdz tam. Tu strādā ar sevi, strādā ar citiem cilvēkiem, tu saproti, kā tas viss darbojās, kur tas viss sēž. Un tu redzi un saproti, ka sociumā tie procesi tieši no turienes izriet. Un ka principā, kad mēs runājam ar kādiem cilvēkiem, vai viņu izpausmēm, viņu reakcijām, viņu darbībām, viņu emocijām, mēs runājam ne ar ko citu, kā ar šo tā saucamo psihes daļu izpausmi. Nevis pašu cilvēku.
Psihe daļa ir kaut kas, kas ir radies. Tas, kas kontrolē smadzenes, psihi, fizisko ķermeni, hormonālo līmeni kontrolē, fizioloģiju pat kontrolē, daudz slimības arī no turienes izriet. Un tad mēs saprotam, ka palielam no cilvēka tur vairs nekas nav palicis. Ir staigājuši kaut kādas programmiņas saprogrammēti un izpauž to visu tās daļas caur tiem cilvēkiem runā. Var teikt, ka cilvēce ir apslimdināta ar vīrusu, kurš ir iepernājies un kurš ir neredzams un kurus cilvēki staigājot, viņi sevi uztver kā šo vīrusu. Kaut kas līdzīgs kardicepsam, kad ir pārņēmis un tad tas izplatās, viņš slimdina citus, un tad tie paliek slimi, un tad sākās kaut kādas slimīgas izpausmes sociumā, uzvedības modeļi slimīgi. Šitais viss, un no cilvēciskā, no radītāja. Radīt, jo cilvēks, kas ir radītājs, viņš var radīt visu kaut ko. No tā gan arī nekas vairs nepaliek. Lūk, sargi sevi, attīsties, kļūst labāks katru dienu un tiekamies. Čau!